Šodien pirmo reizi ielīdu ūdenī, ezerā, es domāju, ārā bija -5, iesaku visiem. Es arī iesaku visiem peldēt. Vienīgi, vai es iesaku tagad sākt, es nezinu, varbūt pat raku, kā reiz Džeks prasa, grib nākošu gadu peldēt, kā iesākt. Sāc peldēties vasarā, kā tu dari vai ne, un tad peldi vienkārši katru nedēļu. Vienkāršākais veids ķermenis pieradīs. Līdz kaut kādam oktobrim tu vari peldēt kaut katru dienu. No oktobra es tomēr ieteiktu peldēt retāk. No oktobra varbūt peldi 2 reizes nedēļā, un no novembra reizi nedēļā. Un kāpēc? Jo, ja tu papildus sporto, un tev ir darbs, varbūt kaut kāds papildus stress, ķermenim ir pagrūti atjaunoties no tās peldēšanas. Jo peldēšana tomēr ķermenim ir ļoti liels stress, tā ir ļoti liela slodze. Jā, protams, peldēšana stiprina imunitāti, bet peldēšana liela slodze ķermenim, atceries, ka tu gribi atjaunoties no slodzes. Tagad sākt par ātru, vienīgi ienirt un jā, var izdarīt tā, ka tu vienkārši halātiņā vai drēbēs aizelds ūdenim, ieskrien iekšā vai ietupies iekšā uz kaklam un uzreiz ārā un halātu atkal virsū. Tāds variants, es domāju, mierīgi var.